latviski Sinese Roze. Līgo vai Jāņi? Labrīt, dārgie klausītāji! Esiet sveicināti раидījumā par latviešu валоду. В предыдущем выпуске мы приводили фразы и выражения на тему удачи и успехов. Andrej, kā tu domā, katrs ir pats savas laimes kalējs, vai ir cilvēki, kas piedzima zem laimīgās zvaigznes? Es domāju, gan viens, gan otrs, и то, и другое. Каждый и сам кузнец своего счастья, pats savas laimes kalējs, и удачу надо поймать за хвост, vajag noķert laimi aiz astes. Andrej, tuvojas kādi svētki. Visi gatavojas tos svinēt. Gatavošanās rit pilnā sparā. Jāņi. Ko nozīmē рит pilnā спара? Идет полным ходом, в полном разгаре. Так обычно говорят про работу. Darbs rit pilnā sparā. Работа идет полным ходом. Ines, bet pirms Jāņiem ir līgo. Vari pastāstīt vairāk? Jā, Jāņi ir latviešu gadskārtas svētki. Vasaras saulgrieži, летнее солнцестояние, kad ir visīsākā nakts un visgarākā diena. Dienu pirms Jāņiem sauc par zāļu dienu, jeb līgo dienu, un nākamā diena ir paši Jāņi, 24. jūnijā. Зāļu diena, день трав. А слово «līgo» что-то значит в латышском языке? Līgoties – это качаться, колыхаться. Все травы достигают пика роста в этот период и колышутся вместе с ветром. Вот поэтому у праздничных песен на Янов день припев «līgo, līgo». Ja? Jā, cilvēki līgo kopā ar dabu, priecājas, dejo un dzied dziesmas. Jāņos godina sauli, auglību, dabas spēkus un dzīvi. Godina sauli, чествуют солнце. Kādas ir Jāņu tradīcijas? Pirmkārt, vainagu pīšana, плетение венков. Sievietes pin ziedu vainagus, vīrieši ozolapu vainagus. Tie simbolizē dzīvības spēku un aizsardzību no ļaunuma. Un kas vēl notiek Jāņu naktī? Noteikti līgošana, dzied Jāņu dziesmas. Un, protams, ugunskurs. Jā, Jāņu nakts ugunskurs ir ļoti svarīgs simbols. Cilvēki lec pāri ugunskuram, lai gūtu spēku un veiksmi. Tas attīra, aizsargā un silda. Лец pāri угунскурам, прыгают через костер. Ну а как насчет цветка папоротника? Papardes zieds. Jā, papardes zieds ir apvīts ar maģiju, akūtan maģijai. Jāņu naktī notiek visādi brīnumi un varbūt arī papardes zied. Un tas, kurš atrod papardes ziedu, dabūs laimi, labklājību, kā arī gaišredzību. Labklājību, благополучие, а гaišredzību? Это ясновидение. Все понятно. Никто за ночь не может стать счастливым, обрести благополучие и ясновидение. Jā, tas ir, protams, mīts, kas liek mums saprast, ka laime nav mērķis, bet dzīve un process. Kā rāda aptaujas, Jāņos cilvēkiem patīk baudīt dabu un kopā būšanu. Un tieši tas arī ir jādara. Cerams, ka nelīst kā pa Jāņiem. Ir tāds teiciens līst kā pa Jāņiem, идет сильный дождь, льет, как из ведра. Наслаждаться природой и компанией, baudīt dabu un kopā būšanu. Jāņa dienā dzēra alu un ēda Jāņu sieru, lai nākamajā vasarā augtu mieži un govis dotu vairāk piena. Arī kaimiņus pacienāja gan ar sieru, gan ar alu. Ну что, готовимся праздновать Līgo и Jāņov день. Negulēsim visu nakti. Pēc pusnakts jāmazgājas rasā, ezerā vai upē. Visu nakti, всю ночь. Līgo, līgo!
priecīgus Jāņus! Priecīgus jums Jāņus! Uz tikšanos nākamajā raidījumā! Visu labu! Подціні латишський синесе розе.